Jūnijas sākumā Tavs Auto TV filmēšanas komanda devās uz Palangu, lai piedalītos elektroauto uzlādes tīkla Ignitis On igadējās sacensībās, kuru maršruts pirmo reizi to vēsturē vijās cauri visām 3 Baltijas valstīm. Ignitis On atklāja Baltijas jūras piekrasti nav sacensības klasiskā šī vārda izpratnē. Tajās var piedalīties ik viens interesants, te nav vajadzīgas ne ķiveres, ne speciāli sagatavoti auto ar drošības karkasu vai citu aprīkojumu. Sacensību trase nav slēgta pārējai satiksmei, un dalībniekiem šī pasākuma laikā ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Bet neskatoties uz to, lai uzvarētu šajā teju 500 km garajā braucienā, ar veiksmi vien ir par maz. Es teiktu, ka šis ir viens no vissportiskākajiem pasākumiem, jo, protams, viena lieta ir azarts paņemt līkumu ar ātrumu 130 km/h, bet cita lieta ir nobraukt 450 km nevienreiz nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Normāls spriedzīt ir visu laiku sekot līdz maksimālajiem ātrumam un plus mēģināt kādu lēnīgo apsteigt uz ceļa. Šis ir ikgadējs Ignitis On elektroauto uzlādes tīkla pasākums, kas tiek organizēts, lai atbalstītu, popularizētu elektroauto uzlādes tīklu visās 3 Baltijas valstīs. Jauna pieredze kārtējā sacensību formāts vai sacensību veids, kas tomēr ir sacīks, kaut arī mēs braucam ar ielas mašīnām, ievērojot satiksmes noteikumus, bet ir tā piedzīvojuma rozīnīti ir un vēl nepietiek tikai ar kruīzes kontroli. Tur viss notiek ļoti dinamiski, viss uz kājiņi ir un pārsniegt ar nedrīkst. I think the strategy now will start because Friday evening we need to pass Riga whole way and it's gonna be challenging, I guess. Šogad Ignitis On elektroauto sacensībās piedalījās 67 komandas. Kā jau minējām, sacensību starts tika dots Palangā, pirmais pieturas punkts Jūrmalā, Kauguru parkā, bet finišs Pērnavā. Kopējā distance aptuveni 460 km. Vēl pavisam nesen, lai veiktu šādu ceļu, jums būtu nepieciešamas krietni vairāk par 7 stundām. Ātrākā ekipāžu finišu sasniedza 6 stundās un 20 minūtēs. Tas pirmo reizi, kad notika tas pasākums, starts bija Viļņa, Palanga, jā, un bija doma piedalīties, un kāda mašīna ir līp, aiziet. Tas ir sodīts, bet tur reņš un uzlādes stacija īsti nevar aizbraukt līdz tai Viļņai. Nepietiek. Šobrīd ņem, ko gribi, brauc, kur gribi. Tev viens ir reņģi palielinājušies, otrs infrastruktūra ir attīstījusies. Šobrīd vispār nav bēda braukt ar elektroauto. Es jau mēģinu būt no benzīna galas kļūt par arī savu CO2 pēdu nedaudz līdzsvarot. Man ikdienā ir arī elektroauto, tā kā brīvdienās ir benzīns, ikdienā elektro. Tie, kas skatās taupīšanu, viņi ir spēruši pirmo soli un atvēruši Exceli, jā, un sāk rēķināt, cik ir tās izmaksas, bet patiesībā, kad tu izbrauc, tu saproti, ok, man nāk vēl tāds un tāds komforta pluss līdz elektromašīnai. Es īstenībā varu ar viņu, jā, gan daudz ekonomiskāk, gan dinamiskāk, klusāk, pat dažreiz izaicinošāk izbraukt, salīdzinoši ar to pašu ierasto iekšdedzi. Man ir bieži vien pat grūti iekāpt benzīna mašīnā, jo tās pieredums ir tik ikdienišķi neapmeklēt benzīna tanku, ka tu pat aizmirsti, cik tur maksā bulciņi vai hotdogs. Kad praktiski uzlāde notiek nevis tā, ka tev speciāli vajag, bet viņi vienkārši notiek laikā, kad tev mašīna nevajag. Tagad tas ir viens no lielām priekšrocībām. Otrs ir, mēs tagad jau redzam šeit, kad ar vienlaicīgi, cik mums šeit ir aptuveni 60? Pie 70 automašīnas var vienlaicīgi vienā maršrutā atbraukt šeit un nestāvēt rindā. Kas nozīmē, ka uzlādes punkti ir gana daudz, un otrs ir tās uzlādes ātrums, un tomēr arī reņš, kas katrai ir jau tāds, ka ļoti daudz šeit ir atbraukuši pat no Palangas bez uzlādes un domā to ir izdarīt līdz galam, līdz Pērnavai. Tas vien parāda, ka jau viss, jau vairs nav šis range anxiety, ka tu uztraucies par kilometrāžu un moderniem elektroauto jau ir grūti atrast argumentus, ar ko tad viņš ir tik slikts. Elektrifikācija notiek, un ja pat tā nav pilnīgi elektriska mašīna, tad pat jebkura jauna iekšdedzes mašīna ir ar kaut kādu elektrokomponentu, kas palīdz samazināt tos izmešus. Tā kā tie ir te galvenais mērķis. Un pat tiem, kas nav tik ļoti dūšīgi vēl, lai pieņem to lielo lēmumu pārkāpt tīrā elektromašīnā, viņiem ir tie spraudņi hibrīdiņi, bet mēs jau tagad varam šodien redzēt 70 ekipāžas, un visas pilnībā elektriskas, visdažādākās, visas arī ir atbraukušas, neviens nav uz ceļa palicis. Un gan infrastruktūra, gan ļoti, ļoti plaša izvēle ir jau šodien un jau te.
Tas tīkls, kas mums bija 2 gadus apgaļ, un šodien, tas ir aptuveni 1:4 varbūt. Mēs soļojam tiešām ļoti ātri, esam fokusējušies uz ultraātrām uzlādes stacijām, un tas ir tas virziens, kur mēs arī turpināsim attīstīt savu elektroauto uzlādes tīklu. Malači Ignitis ir pirmais operators, kurš uzstādīs milzīgo stabu, ko var redzēt jau no attāluma, ar cenu, cik tad maksā tā elektrība, jo savādāk daudziem no ļaudīm ir joprojām aizdomas, ka, nav jau lādētāji, bet šo tu arī redzi tā līdzīgi kā ierasto degvielas uzpildes staciju jau no liela attāluma. Un, protams, tāda hubi ir vajadzīga īpaši tādā kurorta lokācijā kā Klaipēda un Palanga. Arī mēs, pārstāvot konkursa Latvijas e-auto žūriju, startējām šajā braucienā un par savu auto izvēlējāmies vienu no pērnā gada konkursa top 3 modeļiem. Audi Q6 e-tron Quattro ir gana labi piemērots šādiem pasākumiem. Tā ir ietilpīgs akumulators un ļoti jaudīga uzlādes sistēma, kas spēj taupīt laiku uzlādes brīžos. Pēc mirkļa dosimies trasē. Akumulators mums rāda 444 km. Mums ir jāveic tagad pirmā distance līdz Saldum 155. It kā teorētiski mums akumulators varētu pietikt arī līdz finišam, bet vai tā būs, to mēs nezinām. Kā paši pārliecinājāmies testos pirms pasākuma, 100 km veikšanai vajadzīgo elektrību Q6 aķī var iedzīt mazāk nekā 10 minūtēs. Esam veikuši apmēram trešdaļu no distances, tātad mūsu baterijā vēl joprojām ir 66% enerģijas, kas mums pietiek 301 km. Līdz pirmajam starposmam Jūrmalā atlikuši 75 km. Galu galā mums izdevās sasniegt Pērnavu, ierindojoties 9. vietā absolūtajā ieskaitē un 5. vietā savā ieskaites grupā, iztiekot bez uzlādes. Jāsaka gan, ka finišā mūsu elektrobākā bija atlikuši mazāk nekā 10 km. Biznesa klases dalībnieku uzdevums bija sasniegt Igaunijas vasaras galvaspilsētu Pērnavu pēc iespējas efektīvāk, izvēloties īsāko maršrutu un nenovirzoties no tā, vienlaikus veicot obligāto pieturu Jūrmalā un, protams, ievērojot satiksmes noteikumus. Šajā kategorijā 2. vietu absolūtajā ieskaitē un 1. vietu savā ieskaites grupā izcīnīja Latvijas e-auto konkursa žūrijas biedrs Andris Dambis ar Audi A6 Avant e-tron Performance. Kopā 11. elektroauto sacensībās uz starta Palangā stājās 67 ekipāžas. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.